Labvakar, man mīļie skatītāji! Šovakar uztaisīsim tādu, manuprāt, foršu izklājumu ar jautājumu, kā viņš iemīlas. Pastīsimies, kā jūsu vīrietis, kam ir jānotiek, lai viņš ļautos jūtām, kāds ir viņa scenārijs, pēc kāda viņš pieķeras otram cilvēkam. Būs 4 varianti, kā jau ierasts, kas jums ir jādara. Jums ir jāiztēlojas jūsu vīrietis pēc iespējas labāk, realistiskāk. Un visticamāk, ka jānoliek uz pauzītes, lai izvēlētos savu variantu, kā viņš iemīlas un kā viņš iemīlas. Tā, es esmu sagatavojis arī akmentiņus, lai jums būtu vieglāk izvēlēties. Tā, re, kur ir kaķecī līdzīgs akmentiņš, tas būs šoreiz pirmais variants. Tad būs tāds melns oniksam līdzīgs akmentiņš, tas būs otrais variants. Ametists būs skaists trešais variants. Un ceturtais, diemžēl es nezinu, kā sauc šo skaisto pelēcīgo akmentiņu, tas būs ceturtais variants. Mīļās dāmas, ja jums nepieciešama pauze, droši nopauzējiet video, bet mēs sāksim. Tātad pirmais variants. Kā viņš iemīlas? Tā, paskatīsimies, kā šis vīrietis iemīlas sievietes. Kā romantiski viņš iemīlas. Kad viņš kādam cilvēkam pieķeras, šis vīrietis, viņš pieķeras 100%, viņš ir gatavs visu atdot, visu izdarīt. Viņš no vienas puses kļūst par ideālo cilvēku. Tikai tas, ko es šeit redzu kārtīs, ir, ka citreiz ir jābūt uzmanīgai, tāpēc, ka šis vīrietis, tad, kad viņš pieķeras, protams, viņa pavadībā, esot pārī ar viņu, viņš var lieliski atklāt jūsu sievišķību, kas ir baigi jauki, ja jūs kā sievieti varat uzziedēt, esot kopā ar tādu vīrieti. Ir tikai otra galējība tāda, ka šis vīrietis ir visticamāk, ka ļoti pieķers otram cilvēkam un tik ļoti pieķers, ka pat savā ziņā sāk sūkt ārā enerģiju, nu tā kā enerģētiski tā kā iztukšot savu iemīles objektu, tāpēc ir jābūt striktām robežām, kur tas arī izskrīt, ir jābūt striktām robežām, ko jūs atļaujat un ko jūs neatļaujat šim cilvēkam, kā jūs to visu nostādiet, lai nebūtu tā, ka šis cilvēks jūsos iemīloties paliek neadekvāts, ka viņš tā kā atdod visu sevi jums, bet tāpat laikā arī sāk jūs kontrolēt, regulāri zvanīt, prasīt, kur jūs esat, ar ko jūs esat, kāpēc jūs esat, un tas viss notiek 25 reizes dienā, un kā jau jūs saprotat, 25 reizes dienā ir bišķiņ pa daudzi, tev ik pēc pusstundas no sērijas zvana cilvēks un prasa, kur tu esi, ar ko tu esi, lai gan pirms pusstundas jūs teicāt, ka jūs esat darbā. Tā kā paskatīsimies vēl. Kā viņš iemīlas, kas viņam ir svarīgi, ko viņam ir svarīgi redzēt sievietē. Tā, kas viņam vēl ir svarīgi. Šim vīrietim ir ļoti svarīgas kājas, sievietes kājas viennozīmīgi. Viņam, jā, tas arī es tikko ieraudzīju reklāmu. Šeit parādās tas, ka šis vīrietis, es jums izstāstīšu par to, ko es tikko iesāku, bet te arī parādās tas, ka šis vīrietis ir nenormālais kontrolfrīks. Tā saka angliski, latviski tas būtu, jāsaka tāpatā, viņš ir ļoti izteikts kontrolētājs. Redziet, viņš pat meiteni ir bez mazai sažņaudzes tā, un viņš ir nenormāli greizsirdīgs. Tāpēc, meitenes, ja jūs iedomājāties kādu cilvēku, ar kuru jūs vēl nesat kopā, tāpēc padomājiet, vai tas jums ir vajadzīgs. Tas nav ne labi, ne slikti, vienkārši padomājiet, vai tas ir tas, kas jums ir vajadzīgs. Un šeit šis vīrietis pievērš ļoti lielu uzmanību sievietes kājām, un pēcpusē tā ir viņa vājā vieta. Viņam patīk divējādi sievietes. No vienas puses viņam patīk sievietes, kuras ar viņu var manipulēt,
un kuras ir spēcīgas raksturā, kuras vieglāk vai grūtāk spēja ar viņu manipulēt un spēja viņu padarīt traku. Tāda tipa sievietes viņam ļoti patīk, un tāpat laikā viņam arī patīk, kad brīžiem jūs esat tāda maiga un sievišķīga, un jūs izpaužat savu radošo potenciālu, un jūs esat jūs pati, un varat uz viņus paskatīties ar suņa acīm. Tas ir tas, kā šis vīrietis iemīlas. Tātad divas būtnes. No vienas no sākuma jūs varat būt tāda, skatoties, tā kā šis ir kopējais izklājums, tad ir vairākas iespējas. Skatoties, kāds ir tas vīrietis, ir ar vienu daļu vīriešiem jūs varat no sākuma būt tāda maiga, skatīties uz viņu, kā ar suņa acīm, bet, un pēc tam palikt tāda sieviete, kur skaidri zina, ko viņa grib, un palikt tāda nedaudz tā kā manipulētāja, vai arī otrādāk, ka citiem no sākuma vajag parādīt savu spēcīgo, ietiepīgo, citreiz trako raksturu. Un tikai pēc tam citreiz atkal ieslēgt to, ka jūs jau tāda maza, maiga sievietīte esat un tā. Tā kā tāds bija pirmais variants. Meitenes, lūdzu rakstiet komentāros, kas jums tur notiek ar šo vīrieti, vai rezonē ar jums šis izklājums vai ne. Noteikti gaidīšu komentārus. Tāds bija pirmais variants. Mani mīļie divnieciņi, tagad pārējiem pie jums. Sveiks, mans mīļās dāmas, atbildot uz jautājumu, kā viņš iemīlas. Paņemsim tūlītās, papildināsim vēl kādu kārtu, pieliksim klāt. Tātad, kā viņš iemīlas. Kā viņš pievērš uzmanību. Viņam patīk sievietes. Viņam patīk pirmkārt, vai sieviete spēj viņam kaut ko dot. Tas ir mīlestība, rūpes, gādību. Viņš, man liekas, ka meklē attiecības vairāk ar sievietēm, kuras būs viņa mammas, nevis viņa sievas. Tam ir arī liela nozīme. Un man liekas, ka šis vīrietis pilnīgi un absolūti neko nav gatavs dot. Viņš ir gatavs tikai un vienīgi ņemt un manipulēt. Tādēļ, kā viņu nošarmēt? Labi, pastīsimies, kā viņu nošarmēt. Atgriežamies atpakaļ pie mūsu izklājuma tēmas, kā viņu nošarmēt. Tā. Pastīsimies uz šīs kāršu kārtas, kā šādu vīrieti nošarmēt. Kā viņš pievērš uzmanību. Viņš skatās uz sievietēm, kuras ir savā dzīvē nostabilizējušās, kuras ir tādas ar skaistiem apaļumiem, sievietes, kuras ir ar savu dzīves pieredzi, sievietes, kuras ir jutekliskas. Viņš meklē sievietes, kā viņu nošarmēt. Viņš meklē sievietes, kuras spēj viņam dot mīlestību, dot varbūt pajumti, dot siltas pusdienas, brokastis vakariņas, tīras drēbes. Viņš meklē kaut kādā ziņā tādu maigu, skaistu būtni, kura visu dos viņam, bet viņš viennozīmīgi neko nedos pretim. Jo viņš te ir tāds vairāk egoists. Nē, labi, es redzu arī to, kad viņš ir cilvēks ar ļoti lieliem kompleksiem. Varbūt viņam mātes mīlestība ir ļoti trūkusi vai nav bijusi vispār, jo viņam vispār nav izpratne, ko nozīmē mijiedarbība attiecībās un ko nozīmē veidot attiecības un viņus uzturēt, jo viņš ir pieredzis atrasties tādās attiecībās kā dēls un mamma, nevis vīrietis un sieva. Mīļās dāmas, lūdzu rakstiet komentārus, kas jums tur notiek, kāda ir jūsu situācija, būšu priecīga par jūsu atgriezenisko saiti. Tāds bija otrais variants. Skatāmies tagad trešo variantu. Sveiki, man mīļie trīnieciņi. Paskatīsimies, kā šis vīrietis iemīlas. Šis vīrietis iemīlas sievietē, kur ir tīra, kur ir ar tīru auru. Interesanti ir tas, ka pirms brīža veicu izklājumu, kā nošarmēt viņu, un izkrita arī šī te pati kārts.
tā kā zem video, kā viņu nošarmēt, varat paskatīties, tieši šī pat kārts izkrita. Nu, tas varētu rezonēt arī ar šo variantu, tā kā paskatieties arī to. Īsumā atkārtojoties nedaudz, viņš iemīlas sievietē, kura ir tīra, ar tīru auru, ar tīriem uzskatiem, kura ir tāda, nav samaitāta, kura nav maita, kura neizmantos. Viņš iemīlas sievietē, kura ir tāda pilna ar potenciālu. Tūlītās es sakopošu savas domas, skatos uz divām kārtīm. Tātad šis vīrietis, jā, viņš pievērš uzmanību detaļām. Kā jau es iepriekšējā video arī rādīju, re, kur ir mazas podziņas, te ir podziņas, te ir jostiņa, te ir skaists tāds puscaurspīdīgs tāds audumiņš virsū vai ne kleitiņa. Tā, ka krūtis noteikti nedaudz redzams, tāds bija aptuveni viduslaikos, bija šāds stils. Un šeit izskrat, jā, kā viņš iemīlas. Protams, ka viņš iemīlas arī tajā seksapīlā. Viņam ļoti patīk formas, jo vairāk jūs parādīsiet savas formas, jo labāk. Tā var būt skaista apspīlēta kleita. Un viennozīmīgi arī jūs šeit varat to visu parādīt arī skaistā garā kleitā vai kaut kur, ka kaut kas ir caurspīdīgs, ka kaut kas ir tāds skaists un citādāks nekā ar visiem pārējiem. Viņš iemīlas sievietēs, kuras atšķirās no visām pārējām, no citām sievietēm. Viņš ir arī tāds, viņš ir ļoti emocionāls cilvēks. Viņš uz jums skatās, es nezinu, cik ilgi viņš ir, ja jūs ievēlējaties šeit konkrētu cilvēku, tad viņš jau sen jūs novēro, viņš jau sen met uz jums acis, bet pagaidām viņš kaut kā pēc šī varianta izskatās, ka viņš īsti nekustās jūsu virzienā vai dara to ļoti, ļoti lēnām. Pastīsimies vēl, ko kārtas teiks, kā šis vīrietis iemīlas. Viņam ļoti svarīgs ir kājas. Viņš noteikti iemīlas sievietes kājās. Tādēļ, jo garākas kājas, tagad kā reiz nāk pavasars, variet arī citreiz uzvilkt kaut kādus minisvārkus, nu ne minisvārkus, bet nu kaut kādus svārkus, kas skaisti izskatās uz jūsu augumu un izceļ jūsu kājas. Garumam vairs nav nozīmes. Galvenais, lai uz jums tas labi izskatās, jo es uzskatu, ka katra sieviete var izskatīties ļoti skaisti seksapīli, ja viņa ir pareizi viņas augumam apģērbusies. Tāpēc te nav stāsts par īsumu vai garumu, esiet seksapīli. Jūs varat būt seksapīli kaut vai, teiksim, ar kleitu, kura aizpogājas pie kakla un ir līdz pašai apakšai. Arī tāda sieviete var būt ļoti seksapīla. Un, protams, arī seksapīla sieviete var būt sieviete, kur ir uzvilkus, nezinu, peldkostīmu tikai. Tā kā, mīļās dāmas, jums ir jāsaprot, kas jums vislabāk izskatās. Nekad nemēģiniet kopēt kādu citu. Esiet personības, esiet jūs pašas. Atklājiet to rozīni, to skaistumu, kas ir jūsos. Šis cilvēks ir kaut kādā ziņā, man liekas, ka brīžiem arī nedaudz tāds tā kā sapņotājs. Kāds viņš ir, jā, King of Water, tas ir ūdens karalis. Viņš ir sapņotājs, viņš ir iluzionists, tāpēc iespējams, ka citreiz jums būs jāspēr pirmie soļi pretīm viņam, ja jūs viņu tiešām vēlaties ar viņu būt attiecībās vai iziet uz komunikāciju, jo viņš tāds sapņotājs brīžiem ir. Viņš ir ļoti emocionāls, bet tāpat laikā arī sapņotājs. Labi, kā viņš iemīlas sievietei, kam ir jābūt, kā viņš iemīlas. Uz sievieti ir jāskatās vairākiem vīriešiem. Viņš iemīlas sievietei pa gabalu. Viņam patīk sarakstas, viņam patīk, viņš gūst no tā reāli kaifu, kad jūs sarakstaties. Telefonā, internetā, Facebookā, vienalga, kur sarakstaties. Jūs viņam varat sūtīt tādas arī citreiz ziņas, nedaudz divdomīgas. Viņu tas ļoti uzbudinās. Viņš iemīlas sievietē, kurai ir vairāki pielūdzēji. Tātad, ja jūs gribat šo vīrieti, izdariet tā, lai viņš redzētu, ka jums ir vairāki pielūdzēji. Un tādā veidā jūs ļoti ātri viņu dabūsiet savā paspārnē. Tātad, meitenes, vēlreiz rezumējot, kā iemīlas šis cilvēks. Šis cilvēks tātad pievērš uzmanības detaļām, viņam ļoti patīk garas kājas. Tas nozīmē, ka vai nu velkam augstupēžu kurpes, vai arī
Es ar jums izstāstīju par apģērbu, atrodiet to, kas jums vislabāk izskatās un izceļ jūsu augumu. Sarakstamies ar šo vīrieti. Šis vīrietis ļoti lēnām kustās un kustēsies jūsu virzienā. Un, lai tas notiktu varbūt ātrāk, jums ir jāuzņemas iniciatīva ar šo vīrieti. Un kas viņu piesaistīs, viņu ļoti piesaistīs tas, ja viņš redzēs, ka jūs esat ļoti iekārojama sieviete daudz vīriešu vidū. Paldies, man mīļie trīnieciņi, lūdzu rakstiet komentārus. Gribu dzirdēt, kāda ir jūsu situācija, kas ar jums notiek. Varbūt jūs šo vīrieti jau ļoti labi ziniet. Būšu priecīga, ja arī ielaikosiet video, ja jums patikās. Paldies! Tagad ķeramies pie 4. varianta klāt. Sveiki, man mīļie četrnieciņi. Šis vīrietis ir šobrīd aizvērts, bet mēģināsim tūlītās paskatīties, kā iemīl šis vīrietis. Šis vīrietis iemīlas tā, ka viņam ļoti patīk sievietes, kuras viņu paņem. Es šeit pabīdīšu, jūs noteikti redzēsiet kārti aiz vienas vietas un ir noteicies. Viņam patīk sievietes, kuras zina, ko viņas grib, un ka šīs sievietes iet un paņem to, ko viņas vēlās. Pastīsimies, kā vēl viņš iemīlās. Jā, man šeit izkrīt, ka viņam viennozīmīgi patīk dāmas, kuras zina, ko viņas vēlas. Viņš, kā jau noteikti daudz vīriešu, bet arī šis vīrietis noteikti skatās pornogrāfiju. Viņam ir visādas, kā lai saka, iztēles par to, ko un kā varētu iemūžināt arī kādreiz kādā video lentā, teiksim tā. Viņš iemīlas. Nu, principā tā, ka, ja jūs gribat šo vīrieti, jūs ejat un viņu arī paņemat un visu darat un izrādat iniciatīvu. Tas ir veids, kā vīrietis iemīlas sievietē. Kad jūs bišķiņi samaināties lomā, viņš ir vairāk pasīvā lomā un jūs aktīvā. Un tādā veidā viņš iemīlas. Jūs viņu, kā lai saka, aplidojat ar savu uzmanību, ar piedāvājumiem, ejam daram, un tad viņš uz to reaģēja bieži pārsvarā, tā kā arī reaģēja pozitīvi, kur es paņēmu vienu kārtu, un tad tas arī parādās. Viņam sieviete ir viņa dievs. Lūk, tā viņš iemīlas. Sieviete ir vadošā attiecībās. Paldies, man mīļie četrnieciņi. Lūdzu, ierakstiet komentārus, kā jums patīk šis izklājums, kas jums rezonē, kāda bija jūsu situācija. Gaidīšu no jums komentārus. Paldies, man mīļie skatītāji. Tiekamies nākošajā video.